Labdien! Šodien mums ir tas gods sarunāties ar Ilzi Rupenheiti. Labdien! Jūs esat bijusi uzsākāt darbu kā metodiķe Jūrmalas jauno naturālis stacijā, un pēc tam kļuvāt arī direktori, kur darbojāties līdz 1990. gadam. Un tad bijāt Jūrmalas jauno dabas draugu centra direktore no 2001. līdz 2009. gadam. Viens no jūsu pirmajiem lielajiem darbiem bija tautsaimniecības izstādē Maskavā. Varbūt varat pastāstīt, kādas ir atmiņas par šo pasākumu? Ja jūs nebūtu uzdevuši šo jautājumu, tad es vispār šajā sarunā šo faktu nebūtu pieminējusi, jo šīs atmiņas par šo izstādi man nav īpaši pozitīvas, jo sākuma ceļš patiesībā bija interesants, jo tur parādījās pulciņu darbs, pulciņi bija daudzveidīgi, es atceros biškopības pulciņi bija, un tad bija Agrim Poikānam ļoti interesanta kukaiņu kolekcija, kas tik ļoti labi novērtēta, un tur bija par dabas aizsardzību darbi. Bet tad, kad tas process jau bija iesācies, kad tie gatavots, es neatceros, kur devās direktors, bet tā pilnīgi nejauši notika. Viņš vispār nebija man sagatavojis, ka viņš pazudīs ilgāku laiku. Tas viss palika manā pārziņā, un darbus vajadzēja noformēt. Tagad laikam ir grūti iedomāties, kā toreiz notiek, ja kaut kas iet uz Maskavu. Un ko jūs iedomājaties? Jūs taču nevarat aizsūtīt šos darbus tā vienkārši bērnu noformējumā uz Maskavu, uz tādu izstādi. Tā kā darba beigās tika noformēti, bija divi varianti, bija linu, nebalinātā lina audumā iesieti vāciņi, un otra bija ādas, ko, manuprāt, Rīgā bija tāds kombināts māksla, tā kā vispār tas tika viss darīts ar tādu ažiotāžu un tādu pompu, ka bija tāda tās, bet patiesībā darba ieguldīts liels, no šīs izstādes atgriezās kaudze dažādu pakāpu šīs medaļas par šiem darbiem, jā, un tās tiešām bija godīgi nopelnīts, jā, jo pulciņi strādāja, bet tā ievirze, ja par šo vēlāko laiku domā, tad patiesībā bija pavisam tiešām citāda. Tas bija pavisam kaut kas cits. Šī vienmēr mulsinoši, man vēl vēlāk atceroties, arī likās jaunie naturālisti labi, ja? Teiksim, tas tādā laikam atbild, bet stacija kā kāda īslaicīga pietura. Stacijai mēs ejam cauri īslaicīgi, bet patiesībā, lai pulciņu darbā kaut ko sasniegtu, tam darbam ir jābūt ilglaicīgam, ja? Īpaši, ja toreiz bija, man gribās teikt, centrā, jā, nevis stacijā, ja toreiz bija ārkārtīgi skaistas auga kolekcijas, bija milzīga dālī kolekcija. Es, diemžēl, neatceros vārdu, bija Tamāra, bet neatceros pulciņu vadītājai, puķkopību pulciņu vadītājai uzvārdu. Bija pāri 80 šķirnēm dālīs. Jūs varat iedomāties rudenī, jo rudenī Jūrmalā salnas nav tik ātri, tas bija ārkārtīgi grezni. Bija pavasara sīpolu puķu kolekcija, narcisus un tulpi kolekcija, bija roža kolekcija. Bija astilbi kolekcija, kas tagad, bija vieta. Astilbēm patīk, kad ir kājas ūdeni un galva saulē, un tur viņas izaug tādu cilvēkam pāri vidukļiem, pilnīgi neiedomājami. Es zinu, kad es tur ierados, kā tanīs gados, tad bija brīnišķīgi. Un tad man no tiem laikiem ir palicis vēl atmiņā, ka bija akvārija pulciņš, un tādus akvārijus, Aivars Aipursies, tagad nekļūdos vadīja, bet es varētu varbūt arī maldos kaut ko nepareizi pasaku to pulciņu, bet tie akvāriji, kā viņš to dabūja gatavi, akvāriji bija milzīgi un ar ļoti daudzveidīgiem eksotiskiem augiem. Mūsdienās akvārijos vairāk tur ir visādi mākslīgi veidojumi, jā, un augu patiesībā vai nav nemaz vai ļoti maz, jā, bet viņam visi akvāriji bija pilni ar eksotiskiem augiem, ar eksotiskām zivīm tā skaitā arī, kas viss tur ļoti labi jutās. Tā bija tāda ļoti īpaša pasaule, kad tanīs laikos arī tie bērni, kas tur darbojās, viņi vienmēr, viņu pielika pie tiem akvāriem un varēja ilgu laiku tā neticami mierīgi pavadīt, skatoties, kā tās zivis, kā viss tā zemūdens zivi tur notika šajā laikā.
Tad jau tādīs laikos bija arī liela dzīvā dabas stūrīts ar dzīvniekiem, kaut gan vēlāk tas izvērtās, teiksim, tādā sugu daudzveidībā krietni lielāks. Tā kā toreiz tā vēl bija tāda, šai stacijai līdzekļu piepelnīšana, starp citu, jā, jo tika peles audzētas un nodotas, un jūras sūciņas tika audzētas un nodotas medicīniskajiem eksperimentiem. Un par to tika ieskaitīta nauda, ko var izlietot atkal kaut kur pulciņu darbam. Kā radās ideja veidot vides izziņas taku centra teritorijā? Tā kā centra teritorijā bija garš ceļš, bet patiesībā darbs, ko varētu saukt par vides izglītības darbu, toreiz gan tas saistījās bija skolās, novirzieni bija zaļās patruļas. Tā doma, protams, bija diezgan absurda, ka bērni dežurēs tur vietās, kur aizsargājam dabu un aizrādīs no pieaugušajiem. Jā, tas, protams, tā nenotika, bet zem šī novirziena mēs sākām, un tas sākās tad, kad es kļuvu par centra direktoru, kad man vairs nebija, es varēju īstenot savas idejas, un tā kā es biju nākus no skolas, jā, man bija vēlme patiesībā padarīt, lai bērni ir zinošāki par to, Jūrmala ir ārkārtīgi bagāta pilsēta. Un paldies Dievam vēl šobrīd, kad Jūrmalā ir ļoti daudz dabas, un ir meži, un ir dzīvnieki, un ir putni, un ir augi. Un toreiz tas viss bija ļoti neapzināts. Un mēs sākām veidot darbus, viena daļa zem šīm zaļajām patruļām, zem pulciņiem pamazām, ka mēs sākām izpētīt, kas tad mūsu pilsētā īsti ir. Ja? Gan aizsargājumie koki tika apmērīti un fotografēti, aizsargājumie augi. Man toreiz bija pašai Ķemeru vidusskolā pulciņš, un tur bija bērni, un tur bija viena ļoti talantīga meitene. Viņa patiesībā tagad ir pedagogs un ir Jūrmalā strādā. Lāsma, un viņai bija patiešām abrīnojams talants augu noteikšanā, un tie bērni atrada faktiski paši, pēc tam mēs tikai aizbraucām un apstiprinājām, viņi atrada jumciņu gladiolus atradnes vietas, viņi atrada zeltaino dzegušu kurpīti, kas ir orhideja, jā, atradnes vietas Ķemeros, bija tāds faktiski, liels prieks darboties. Tie bērni bija aktīvi, viņiem bija prieks kaut ko darīt, un vēl jau vairāk, ja tas viss tika, mēs fotografējām, gatavojām, protams, melnbaltās fotogrāfijas, tas viss notika citādi, bet notika, jā. Tad mēs uzskaitījām arī skudrupūžņus pilsētā, kas varbūt izklausās diezgan absurdi, bet es faktiski pamanot, bija periods, kad es vēl strādāju skolā, bet man jau bija piedzimis bērniņš, un es braucu uz skolu. Nebija nekādu pusotru gadu, protams, beidzās dekrēta atvaļinājums, tev ir jāsāk strādāt, un tad man bija bērns ratiņos ar vīru kā stafetes kociņš. Viens dodās uz darbu un nodod otram šo stafetes kociņu, un es braucu, es strādāju tādā laikā vēl Būduru. Tagad bija vidusskola, bet toreiz bija pamatskola par bioloģijas skolotāju, un es no turienes braucu, es dzīvoju Zvejnieku kolhozas bijušā Uzvaru teritorijā un braucu ar šiem ratiņiem kājām uz mājām gāju. Un jau tur ir diezgan liels meža masīvs, un es ieraudzīju, ka ir ļoti interesanti, kad skudru pūžņi ir teritorija viena, kurā viņa ir daudz, un ir, kur pilnīgi nav neviena. Un tad mēs sākām pētīt, un tajā laikā tur vēl par, kā toreiz saucies, mežsargs vai mainījās tie nosaukumi, vai bezdiens ir augstāk jau pakāp. Tas, kas strādā mežā, bija tāds vecs kungs, ja nemaldos Postelis uzvārdā, un viņš bija ārkārtīgi atsaucīgs. Viņš ļoti mīlēja mežu, viņš ar bērniem ļoti labprāt, viņam bija ārkārtīgi interesanti stāsti, un es sāku ar viņu parunāties. Un tad viņš izteica to domu, ka tas saistās ar āderiem. Skudrām patīk veidot pūžņus uz āderu krustpunktiem. Un tad, acīm redzot, ar to āderu tīklu, ja tādā mežā, un tad mēs sākām skatīties arī pārējā pilsētā. Mērījām, fotografējām, un bija par tiešām. Kaut ko mēs droši vien neatzīmējam, bet es domāju, ka 80% no pilsētas skudrupūžņiem tika fotografēta, uzmērīta un uzskaitīta arī. Un tad pie tiem lielākiem pūžņiem, kur atradās tādās apdzīvotākās vietās,
uztaisīja norobežējumus un pielika arī uzrakstus klāt, ka tie ir aizsargājumi, tāpat kā aizsargājumiem kokiem tika izgatavots plāksnīts, jā, un novietots, lai pasargātu. Un patiesībā tas viss, jā, vainagojās bija Rīgā, toreiz vēl bija Pionieru pils, tur, kur tagad prezidentu pils bija, un tur bija liela dabas aizsardzībai veltīta izstāde, kur ir visi šie materiāli tika sagatavoti un nu jā, arī prezentēti šajā izstādē. Tāpēc arī mums bija, arī mēs dabījām kaut kādu finansējumu visiem tiem darbiem, teiksim, jo viss gāja uz šiem ārējo parādīšanu, jā, ka bija skaitījās viss labi, ko tu varēji tā skaisti izlikt un parādīt, jā. Un tad bija patiesībā tas sākums tām vidas izglītības darbam patiesībā, ja, ka mēs ejam, skatāmies, tad ar šo pašu meža darbinieku poseli mēs ar bērniem stādījām, arī gan kārklu skāpu joslā, ja, gan arī jaunās priedītes meža atjaunojām. Un, ziniet, man bērni kādreiz pēc tam teica, mēs pilnīgi citādām acīm uz to visu paskatījāmies, ka tu saproti, cik liels darbs ir to iestādīt, tev nemaz negribās neko vairs ne plēst, ne laust. Un tad viņi kādreiz burkšķēja uz atpūtniekiem, jo tie stādījumi, īpaši tie jauno kārkli, viņi bija norobežoti. Bet, nu, atpūtnieki pa laikam Jūrmala tanīs laikos bija ļoti vasarās pārpildīta. Tagad nav tik daudz vairs cilvēku, tā kā bija, kur nav kāju lāgā nolikt. Un tad mēdījai tādas kārtīgi korpulēnas standas ielīsšanīs nožogojumos. Un tad man bērni saka, nu, nērti ir iet jau teikt, mēs sāpējām riņķi un skatāmies uz viņām ar tādām dusmīgām sejām, bet viņas jau nereaģē. Viņas uz to nereaģē, nekas mums neizdodas tur kaut ko mainīt. Tā kā. Es saprotu, ka jūs arī ar bērniem veidojāt nometnes dažādas, lai izglītotu par šo visu. Varbūt varat pastāstīt, kā notika šī nometņu organizēšana, kas tajās tika darīts? Nometnes patiesi pārleciens. Lielais nometņu laiks sākās pēc 2000. Gada tad. Jo pa vidam bija, ziniet, kā jau faktiski, kad es tā domāju pa visu šo periodu laiku, gan par šo pirmo strādāšanu, gan par otro strādāšanu, ir divas lietas, uz kurām tas viss balstās. Un pirmais tie ir pedagogi, cilvēki, arī apkalpojušais personāls, starp citu, jo tanī laikā, kad es sāku strādāt, centrā bija, naturāla stacijā bija 12 krāsnes, malku kurināms, kurus katru dienu vajadzēja iekurināt, malku vajadzēja sanest, malku nevarēja dabūt. Lai dabūtu malku, bija jābrauc uz Rīgu pēc atļaujas, un tad, kad dabūja atļauju kaut kādu daudzumu šo malku saņemt, tad brāzies uz sloku, uz tiem tur vēl ir palikuši tagad vēl tie lauku un malkas, jā, un tad, ko nu tev kuro reizi iedeva? Reizēm tas bija kaut kas slapš, sasalis ledains, ko dabūt krāsnīs, es atceros, kam bija tāds periods, tas malkas šķūnis ir tukšs, tur par leju tāds apledojuši kaut kas, un kurinātais staigā un spārda ar kāju un auro. Un es varu plātīt rokas un domāt, ko lai mēs tanīs krāsnīs ieliekam, jo viss sasalst. Bet tev nav, tu nevar dabūt šo atļauju. Vienkārši šī atļauja šobrīd tev nav, ir kaut kāda termiņa, ja viss tas padomu sistēmas absurdums, to nācās izdzīvot, nu, pilnīgi no A līdz Z, jo nevienam neinteresē, ka tev ir šīs telpas, ka telpās ir bērni nāk, ka tev arī tur ir augi un dzīvnieki. Patiesībā bija arī telpa augu liela kolekcija un tiešām centrs bija bagāts ar visu ko, izņemot ar labiem apstākļiem. Un, jā, bija cilvēki milzīgi entuziasmi, kas vadīja pulciņus, kas bija gatavi darboties un ļoti ilglaicīgi, kas strādāja. Un mums bija faktiski divas puses. Bija šī dabas puse, un tad kaut kā, es nezinu, kā tas iegājās, iesākās, bija arī mākslas puse klāt. Jo patiesībā daba ar mākslu ļoti labi iet kopā, jā, var izmantot tos elementus dabas mākslā, jā, bija keramikas pulciņš, bija zīmēšana, gleznošana, jā. Sākumā pat bija viens stiklapstrādes pulciņš, jā, kur veidoja, piemēram, uz vienu lielu izstādi aizgāja ļoti saņēma balvu, bija tāds panno no flīzītēm, kur bija stikla pļava.
ar ziedi visādi auga zaļām lapiņām, kas bija, veidot no flīzītēm, tāpēc, ka bija tikai mazie mufeļi, kur varēja apdedzināt, sakausēt, lai sakūst, jā. Tā kā, tas viss tā kopā sadzīvojumi veidojās, jā, jo bez šiem cilvēkiem, jo, ziniet, kā ar pulciņu tas arī šobrīd ir, ja skola ir obligāta, tad neviens pulciņš jau nav obligāti. Un ja tam bērnam neliekas interesanti, tad neviens viņu nepiespiedīs pēc tam stundām iet un vēl tur kaut ko knibināties un darīt, jā. Un otrs ir arī sadarbība ar skolotājiem. Jo, manuprāt, Jūrmalā visu laiku ir bijuši ļoti brīnišķīgi bioloģijas un geogrāfijas skolotāji, kas bija ļoti atsaucīgi, kas bija ar mieru, arī bērnus motivēt, braukt paši piedalīties, jā, jo tas veidojās, tas kopīgums, no kā paliek tās labās atmiņas pēc tam. Jo, jā, es aizgāju, man uzaicināja 90. gadā par mācību daļu uz Pumpuru vidusskolu, un es nespēju tam kārdinājumam pretoties tomēr. Un tad palika, viņa jau bija strādāja, viņa vadīja zooloģijas pulciņu, Ilza Černovska par direktori, un viņa patiesībā izdarīja milzīgu darbu viņa izdarīja. Rada apkuri, tā gan bija vietējā apkure, jā, izveidoja un ūdeni ievilkt, pirms tam man bija tikai aka un spainīši, un ziemā aizsala tas pumpes, sūknis aizsala, mēs gājām uz asaru staciju pēc ūdens, vispār, bija ļoti interesanti. Un Ilze izdevās ar šo remontu, šo ēku pārvērst jau tādā stipri mūsdienīgā izskatā, jā. Jo tualets arī pirms tam bija, kas tomēr ir ārkārtīgi nepieciešama lieta, jā, bija tādas, kā, man liekas, tagad vairs nevienā stacijā nav saglabājušās tās pēdiņas ar to, jā. Tā bija realitāte, jā, un neviens pat negribēja īsti klausīties, teiksim, jā, tas kopā, tas, ko jūs varat izdarīt, jā, un kopā, ka vajag, es tāpēc šodien tādu, es teicu, zināmu skaudību staigāju par šo ēku, jā, par visām šīm tā domājot, jo, jā, tie ir pa visu padomāts, un tas ir ļoti svarīgi, jo arī tā pēcpusdiena tam bērnam ir jāpavada labā gaisotnē ar prieku, ar kaut kādu mērķtiecīgu darbību. Jā, un es par to laiku biju izceļojusies šur un tur darbos, jā, ieguvusi jaunu pieredzi, pastrādājusi skolā, izglītības ministrijā, pēc tam tādā likvidētajā jau šobrīd augstskolā pedagoģijas un izglītības vadības. Un Černovskis bija izturējis laikam konkursu uz vietu pilsētas domes vides nodaļā. Un izglītības, vai tur bija pārvalde, vai kādā nosaukumā bija izsludināts konkursu šo direktoru vietu. Un es sapratu, ka man ir Rīga apnikusi, ka es gribu atgriezties Jūrmalā, es gribu atgriezties mājās, un es pieteicos šo konkursu, un jā, man izdevās šo konkursu uzvarēt. Bija, es neatceros, mēs bijām vairāk to pretendentu, beigās pēdējās mēs bijām 3 palikušas, jā, no kurām viena es kādreiz pazinu vēl no studiju laikā, viņa kādu kursu, man liekas, jaunā bija par mani, tā kā. Un, jā, atgriešanās patiesībā bija ļoti patīkami, jā, jo patiešām Ilzei bija izdevies milzīgu darbu ieguldīt. Jā, tas bija vienkārši fantastiski. Un tad, par tam vidam, no kurienes tā vēl vispār tās takas un viss tas, tur man palīdzēja laiks, ko es strādāju izglītības ministrijā, es biju bioloģijas speciālists. Un tajā laikā bija iebraukusi viena Austrālijā dzīvojuša latvieta, kur strādāja tur par bioloģijas skolotāju. Un viņi bija ārkārtīgi interesants cilvēks, pie viņiem, teiksim, visu tā stundu darbs tagad mums apmēram ir kaut kas līdzīgs tam, kas viņiem jau tur viss bija. Un tā sadarbība ar viņu veidoja nodarbības, stāstīja ar skolotājiem, satikās. Un tā kā viena liela daļa šo ideju, manuprāt, vienkārši es izmantoju visu to, kas bija iespēja iemācīties. Un tad vēl man strādājot ministrijā arī bija, es pat nezinu, tā bija tāda absolūta labdarība. Kāds kungs arī latvietis, kas dzīvoja Zviedrijā,
uzņēmēju darbību, un viņš pēkšņi arī, es neatceros vairs to sākumā, ko viņš sadarbojās, viņš apmaksāja man un vēl vienai manai kolēģei braucienu uz Zviedriju, arī vidas izglītību. Jā, un tā pieredze vienkārši man bija iespēja tagad šo pieredzi likt lietā. Man bija iespēja šo pieredzi likt lietā, jo es jau vien brītiņu biju domājis, ka es Pumpuru skolā strādāju, pie skolas veidot taku, vidas taku. Jā. Bet toreiz neizdevās tas kaut kur, jo kaut kā, vēl kolēģiem neieraudzīja tam jēgu. Jā. Bet tagad, kad, es esmu direktora centrā, jā, jo patiesībā, mēs nevaram iepazīt dabu, ja mēs to darām tikai no grāmatām, jā, un arī no herbāriem varbūt. Tas nav tas. Tad, kad mēs redzam vietu un vispār ieraugam sevi kā dabas daļu. Bet ja tu tikai skrien kā skatītājs, ja, visam cauri, ja, tad tas nenotiek. Un mums šī taka bija ļoti daudz, arī tur bija tādas, varētu teikt, paredzētas pat ar tādu poētisku ievirzi, filozofisku ievirzi. Mums, piemēram, bija viens kontrolpunkts bija par laika izjūtu. Sēd šūpolēs, viens šūpojās, un viņš pieņem laiku, kāds viņam ir laika izjūta, cik viņš ilgi to dara. Un otrs, kurš stāv rindiņā un gaida uz šīm šūpolēm, piemēram, un kā viņam iet laiks. Kad viņam bija jāfiksē 5 minūtes, cik viņam liekas, kad vienam liekas, kad šīs 5 minūtes pagājušas, ja? Un kad otram liekas, kad šīs 5. Kā jūs saprotiet, starpība ir liela, ja? Piemēram. Jā, tāda. Tad man bija arī, piemēram, punkts, kur bija, es iedvesmojos no Annas Brigaderes, viņai tā triloģija brīnišķīgā dievdaba darbs skarbos vējos, kur viņa gana lopus un kur viņa skatās mākoņos. Un skatās un ierauga visādas mākoņu figūras ierauga. Mums arī bija paredzēts, tu guli zālītē un skaties mākoņus, un ko tu saskati? Ko tu vari ieraudzīt mākoņos, kas tev iepriecina, kas tev patīk, ko tu tur ieraudzīji? Tad bija arī skaņu klausīšanās, piemēram, jo mēs esam ļoti trokšņaini. Un tad nolika centra teritorija pietiekoši liela, jā, pa lieliem attālumiem, un cik kurš dažāds viņiem ir, schēma, nevar teikt gluži, ka kāda, bet schēma, ko viņš var iezīmēt, kur viņš ir putnus, cilvēkus, sārunas, vilcieni, mašīnas, vēl kaut kādas citas skaņas, jā, jo ieklausīties, un tad mēs sākam saprast, cik daudz mēs palaižam garām, ka mēs paši esam trokšņaini. Jā, arī bija, atrod savu koku, un viss tagad lēnām tās lapas tā kā šķiru. Mēs tad citu lapas veidojam kopā ar Agri Poikānu. Jā, man ļoti žēl, viņš beigās, ja viņš ir devies mūžībā, viņš beigās palika tikai par sargu, tagad bija jau arī tagad centrā, kā viņš tagad tur saucās, bet faktiski viņam bija milzīgs talants. Viņam bija stāstnieka talants, izdoma liela, viņš sāk studēt bioloģijas fakultātē, bet pamet. Bet mēs veidojām šī darba lapas ar viņu kopā, jā, tur bija nenoliedzami arī viņa ieguldījums, kā mēs to, jo viņš labāk par mani datoru pārzināja, viņš veidoja tos datoru zīmējumus un visu to, lai tas izveidotos. Un mums bija tā materiāla bāze liela, jā, un līdz ar to arī sākumā ir tās nometnes sāk veidoties. Un nometnes bija dienas nometnes, bet doma bija, kad nevis bērns nometnē tiek pieskatīts, bet ka viņš aizraujoši pavada laiku, un ka viņam ir ļoti interesanti, ir tā, ka nevis viņi gaida, kad dosies mājās, bet kad ir žēl, ka saka, viss vai tam man jādodās mājās, jā. Un, izmantojot visus šos elementus, jā, man liekas, ka mums izdevās. Mums nometnes kaut kur jau bija izķēts, piepildīts, kaut kur aprīļa beigās nometnes bija viss aizpildīts vasarā. Ja, mums viss vasarā nebija, jo, protams, cilvēkiem ir vajadzīgi atvaļinājumi, kā kur gadu bija, vai sākumā bija vai 2 nometnes, viena vasara sākumā, viena beigās šīs nometnes. Un, piemēram, es atceros vienu gadu, man tagad uzpeldēja, tā kā centrs ir Zemgales ielā, mēs veidojām Zemgales ielas karti. Ļoti vienkārši izritinājām kādu tapešu rulli pa visu zāli garumā, ja?
Un tad mēs gājām, jo pusdienas mēs sēdām Vaivaru rehabilitācijas centrā. Un to mums nāca pretī, bet man vispār patīk tā doma, tur ir. Mēs ēdām nevis tādā kopējā ēdnīcā, bet mums iedeva atlaidi, bērni ēda ļoti pieklājīgi, tā kā restorānā ar galda piedarumiem pie galda, ka tā bija reizē arī tāda kultūras skoliņa arī, ja? Nevis ar karoti visu no šķieva tā ļap, bet bija jāēd skaisti, jo tā vide to prasīja. Jā. Iespēju, mēs gājām ar kājām. Turp mēs gājām pa šo Zemgales ielu, un tad mēs rakstījām ielas, piefikstējām interesantos kokus, suņus, kaķus, putnus, augus. Ja. Un apakaļ gan mēs parasti gājām gar jūru, ja, kad tad bija labs laiks, tad varēja tur peldēt un iztrakoties pa smiltīm. Bet pēc tam pēcpusdienā kaut kādu laiku mēs atkal ievietojam tādā lielajā kartē, schēmā to, ko mēs tur bijām radījuši. Bet droši vien tas viss ir sen, bet patiesībā žēl tādas lietas vajadzētu saglabāt, jo tas zināmā mērā arī bija tā unikāla pieredze, ja bērniem arī ieraudzīt, tu pat tavā deguna galā, bet tu paej garām un liekas, ka nekā interesanti nav. Bet tad, kad tu sāc iedziļināties, tad tu ieraugi, ka patiesībā tev tepat riņķī apkārt ir ļoti interesantas lietas, kuras tu līdz šim vispār neesi pamanījis. Jā, tā kā. Tā jau saka, cilvēkiem ir grūtības novērtēt to, kas viņiem ir blakām, ka viņi alkst pēc kaut kā tālāk. Tad jūs tā kā mācījāt šo. Kaut kur aiz kalniem zeļiem, kaut kur ir tā skaistā pasaule, bet patiesībā, viņi ir tepat blakus. Tepat viss ir skaisti, jā. Darbojoties kā direktori, vai jūs arī pati vadījāt kādus pulciņus? Es vadīju gan, jā. Gan sākumā, gan vēlāk, tad pirmā reize es atceros, man bija tas tie bērni no ķemeru skolas, un tad bija no jaukno skolām man bija interesanti, ka tam pulciņam bija, mīļākie dzīvnieki bija bruņurupuči, stepes bruņurupuči, jo, es to vēl līdz šim brīdim tādu pārsteigumu, bet tās meitenes, un patiesībā viņas man palīdzēja ieraudzīt, kā tas mēdz būt, tāds ir bērns, un tad, ja mēs esam gatavi viņos ieklausīties, šo to atklāja arī lielajiem. Viņas lika ārā pastaigāties, viņa teica, viņam nabaziņam tanī akvārijā tas ir grūti. Un tad varēja redzēt, ka tam katram bruņurupucim ir savs raksturs. Ir tāds, kas neko citu nedara, kā tikai plūd zāli un ēd. Ir tādi, kas momentā, viņi starp citu pārvietojas ļoti ātri, tā tik liekas, ka viņi ir lempīgi, kas metās izpētīt pasauli, to līdz kaut kur skrien, Jā, man bija interesanti, un man bija vēl arī, pasauli jūrmalē ir maza, un kad ilgstoši tu esi jūrmalā, tam, piemēram, tādā pulciņām bija kādreizē, es beidzu majoru pamatskolu savā laikā, man bija šīs pamatskolas, man klases biedra meita bija tādā pulciņā, tā kā pasauli tiešām ir maza. Un tādā otrā pusē man bija, domājot, faktiski tā doma man radās, es visu laiku paralēli darot citus darbus, arī strādāju skolā, jo ir ārkārtīgi interesants skolā mācīt bioloģiju, tad bija arī veselības izglītība, bija nākos modē, es piedalījos arī tur grāmatu izveidē veselības izglītībā, un man bija tagad ir Slokas ģimnāzija, toreiz bija Slokas pirmā vidusskola, es tur mācīju gan bioloģiju, un es mācīju arī veselības mācību. Un tieši mācot veselības mācību, es sapratu, ka tām lielajām meitenēm vajag vēl kaut ko, un man bija pulciņš patiesībā, kas saucās Auklīšu skola. Meitenēm, cik viņi strādā, bet bija, kas piestrādāja. Viņām bija arī, es izdevu arī apliecības viņām, ko viņas ir beiguši, ko zināt. Viņas varēja strādāt, tādīs laikos jau varēja piepelnīties, kamēr viņas kaut ko domā, vai vasarā kaut kur, viņas ņēma tīri labprāt, jo viņas patiešām bija, kaut cik sagatavots, jo mēs gan runājām par bērnu attīstību, bērnu fizioloģiju, gan par bērnu spēlēm, arī par drošību, visas tos pamatlietas arī, kas noder pašām meitenēm. Un tur man atkal bija jauka, ka bija meitēm, kur gāja man tādā pulciņā, un viņi pēc tam veda savus bērnus uz nometni. Tā kā tā pasaule ir maza, un tas ritenis griežās tā kā uz riņķi, tā kā ir
Ir patīkami atcerēties droši vien šo visu. Jā, ļoti, jo saprotiet, es neesmu nosaukusi vārdā cilvēks, pedagogs, faktiski tā. Ir, kurus es atceros labāk, ir, kuriem aizkrits, un es tā mazliet šaubos, lai kāds neņem ļaunā, kuru neatcerās, jā, jo patiesībā tā aina, kad tu ienācies tā domāju, tā kā kādreiz, kad tu ieeji centrā, tad vienā pusē tur bija mākslas pulciņš, un tad uz priekšu tur ir puķkopības pulciņi, gan lēnām sāk izbeigties, bērniem vairs nelikās interesanti, viņiem vajadzēja kaut ko aktīvāku, atraktīvāku pulciņos, jā, jo, tiešām tie pulciņi ir mainījušies tādi. Cauri laikiem ir gājis, kā es nezinu, tagad Saucelīte Greiziņa, man parāda, ka viņa ir viena no visilglaicīgākiem pedagogiem, varbūt es kļūdos, bet es ceru, ka ne, ka viņa ar savu tekstilu mākslas pulciņu, jā, jo ir vispār milzīgs pacietības darbs, un kā viņai izdevās, viņa reizē arī, manuprāt, kā tāda mīloša mamma rūpējās par bērniem. Un viņi ievēroja, ziniet, to man ļoti patika lejā, ka šeit ir virtuve, jā, jo tas ir ļoti svarīgi, ka bērnam, īpaši tie, kas nāk pulciņos bērni, viņi ļoti daudz ir tādi, kuram vecāki atgriezās kaut kad mājās, un viņiem pēc šīs skolas šī māju sajūta. Ka viņš ienāk vidē, kur viņam arī rada šo māju sajūtu, ka viņam ir iespēja pazērties tēju, apēst kādu maizīti, panašķoties, jā. Tas ir ļoti svarīgi. Un, manuprāt, tas ir viens no nosacījumiem, kāpēc arī Saucelītē viņi rada bērniem mājas sajūtu, jā. Viņi patiešām ar lielu mīlestību, viņus vienmēr visu sagaida un viņi rada brīnišķīgus darbus. Viņi rada brīnišķīgus darbus, jā, jo jā, viņus darbu izstāde, piemēram, bija, starp citu šobrīd. Es evaņģēlistu arī un kalpoju baznīcā Sātos, Tukuma novadā. Un mums baznīcā bija arī viena Saucelītes darbu izstāde, bērnu, ļoti skaista audumi, un tur tādi visi nāca un priecājās, un kādi pilnīgi neticēja, ka to ir darījuši skolēni. Ka tas nav pieaugušo cilvēku darbs, ka tie skolēni darbi, ja, tā kā. Tuvojoties mūsu sarunas beigām, man vēl ir jautājums par to, kas ir tāds īpašs palicis no šīs darbošanās laika atmiņā ar tādu siltu sirdi. Varbūt varat pastāstīt. Jā. Droši vien, ka būtu nesaprātīgi nepieminēt mūsu to pēdējo gadu, bija ārkārtīgi daudz pasākumu skolām, skolas bērniem, un sākot jau ar 2., 3. klasīti, un tā ideja radās, mums atnāca no Jelgavas, viņa brauc, jā, mūsu pedagoģi, Janīna Mirka bija tāda, viņa strādāja ar maziem bērniem ķemeros, viņa brauc pie viņiem, un viņi sāk tāds eksperimentāls darbiņas, viņi tur diedzēja sēkliņas un visi, un tie darbiņi apraksts. Un toreiz sākās, bērniem bija darbu visādi konkursi, jā. Tādi ar vidi saistīti, kur bērni uzstājās, aizstāvēja, bija republikas konkursi, jā, lielā mērā gāja no pilsētas un tā tālāk. Un mēs sakām, kāpēc, teiksim, viņi parasti bija vidusskolēniem, bet ja vidusskolā tu pēkšņi tev ir jāsāk veidot šis darbs, zinātniskais, labi pētnieciskais, un tev ir jāuzstājas, tev ir zināmas problēmas, tu jūties sasaistīt, kamēr tas mazais bērns, ka viņš strāst par savu darbu, viņš jūtās daudz brīvāk. Un mums, mēs sākām veidot šādu šo darbu skates aizstāvēšanu jau bērniem sākot ar 2., 3. klasīti. Un tad uz augstu, 4., 5. es īsti neatceros, kā mēs viņus grupējām, bet katrā gadījumā cauri visai pamatskolai. Un šiem darbiem nebija jābūt kaut kam ārkārtīgi lielam, uz galvenā ievirza, bet ka tas bērns ir pats kaut ko darījis, pētījis, kas viņam ir bijis interesanti. Ka viņam ir interesējis, kas tur iznāks. Es atceros, viena meitene bija izaudzējusi avokādo stādīņu. Jā, apēdus auguli, un viņai tas kodols sēkla bija likusies interesanti, viņa bija iestādījis, un viņa bija tāda fiksējusi, kā viņš tur izaug, jā. It kā no vienas puses nekas sevišķi, no otras ļoti interesanti, kurš mēs esam redzējuši, jā, viņš aug, un tas process notiek, jā. Un
Tad mēs vēl nāca, teiksim, viņi sabrauc ar saviem skolotājiem, kādiem pat vecāki maziem brauca līdz klausīties. Un tad mēs sapratām, ka šī vērtēšana arī ir kaut kā jāatdzīvina. Ja? Un tad vērtēja arī bērni. Bērniem bija vērtēšanas lapas, ja? Un viņi vērtēja arī savstarpēji viens otra darbus. Ja? Un pedagogu vērtējums vairs nebija galvenais, viņš summējās kopā. Pirmkārt, visi bija interesēti klausīties. Ja? Tas arī to nodrošināja, ka nečabinās citādāk. Katrs gaida savu uzstāšanos, viņš īpaši neklausās, kad viņi bija interesēti klausīties. Ja? Un es domāju, ka tas rezultāts bērnu var varbūt godīgāk. Mēs varbūt lielie gribam kaut ko tādu akadēmiskāku, nopietnāku. Bet viņam tik ļoti, piemēram, tur iepatīkās kaut kas tāds sīkumiņš, ja, ko viņš novērtē, kas viņam liekas interesanti, un mēs sapratām, ka to ir labi respektēt, ja. Jo viņi jau ir tie, kas tie darītāji, ja. Tas skolotājs jau ir faktiski tikai konsultants, ja, jo tās idejas, jā. Tad bija modē, nāca vides spēles. Ja, un tad arī bija milzīgi daudz ļoti interesantu darbu ar pedagogiem kopā, kas gāja arī uz lielajām izstādēm šīs vides spēles. Un viens no rādītājiem bija arī, vai bērni novērtēja, vai viņi gribētu spēlēt. Un tad, es zinu, mums bija viena tāda spēle, kas bija pilnīgi nodriskāta, ja, jo viss viņi bija veidots. Tāda tehnoloģija jau vēl nebija. Tāda tehnoloģija jau vēl nebija, kā tagad var uztaisīt. Ja? Tas viss bija roku darbs, pašu krāsots, līmēts, ka tā spēle bija driskaini nospēlēta. Es teicu, redzi, bija pareizi, tātad tas vērtējums labais bija objektīvs, ja? Jo viņi darbojās. Šī spēle nebija tā, tur lielajiem priekš izrādīšanās. Ja? Kas tā tieši bija par spēli? Neatceros vairāk, jo spēle bija ārkārtīgi daudzveidīgs. Ļoti daudz, un praktiski piedalījās visas pilsētas skolas, ja, un pat ar vairākām. Nebija tā, ka no skolas viena bija mazākā grupā, vecākā grupā, lielākiem, mazākiem, jā, un bija, neatceros vairāk. Diemžēl, jā, un es domāju, ka diemžēl, jā, es nezinu, cik safotografēja, varbūt, ka kaut kas ir palicis kādās. Tanīs laikos jau varētu kaut kas palicis būt fotogrāfijās, jā, no tiem arī. Un tad arī tas konkurss, ko vēlāk turpināja Evijai, viņai bija ar vides, kur pilsētā Ķemeros vienlaiku ļoti. Mēs vienlaiku veidojām arī tādu vides taku konkursi turpat uz vietas centra teritorijā. Skolotāji bija ļoti ērti, viņi sabrauc, skolotāji varēja našķoties, dzert kafiju, mēs parūpējamies, lai viņi netraucēja bērniem darboties, jā, kad skolotājiem ir telpa, viņiem ir kafija, viņiem ir našķi, un bērni darbojās savā nodabā netik daudz uz to rezultātu. Jā. Kā viņi iziet cauri tiem kontrolpunktiem, mēs vienmēr piedomājam vēl kaut ko jaunu klāt, bet tādu, lai ir šī praktiskā darbošanās. Jā, lai nav tur tāda teorija, ko tu tur esi samācies, jā, un ka tev vajag uz tādu pasākumu ņemt grāmatu un kaut ko spikot, tu neko nevajadzēs spikot. Tu varēji iet, skatīties, domāt, darboties, jā, jo. Es atceros, viens punkts arī bija, piemēram, krāsas un formas apkārtnē. Un pirmā brīdī viņi paliek tādi, un beigās viņi sāk skatīties, ka patiesībā tādā dabā formā lapas formas, ja, dažādas arī celītes, ēku elementi, viss, kas tur ietilps, jo tā dabā riņķi ir, ja, celmi, tur, kurš ir apaļš, kurš ir ovāls, ja, tā beigās bija tā, ka viņam pietrūkst vietas, kur atzīmēt, ja, tā, ka viņi palaiž vaļā to, ka kas tā dabā ir no formām, nekā nav, ja, ka beigās izrādās, kad ir ļoti daudz. Jā, un tā kā tie skolotāji, gan bioloģijas, gan ģeogrāfijas skolotāji piedalījās, jo, jā, līdz ar to ir jā, tās atmiņas ir ārkārtīgi siltas, jā, un ir šie brīnišķīgie cilvēki, jo uz šādu ārpus stundu darbību nevar mehāniski saaicināt, lai arī šī ēka būtu dzīva, arī te vajag cilvēkus, kas priecājās. Ka viņš priecājās, ja tie bērni nāk, ja viņi var atrast ideju, ja viņi var darboties, un tās robežas tad ir jāliek ļoti uzmanīgi. Mācīties sabalansēt kopā. Paldies par šo burvīgo sarunu, par jūsu atmiņām, un pats galvenais paldies par jūsu ieguldījumu, ko jūs esat sniegusi bērniem. Un arī... Es nezinu, kurš ir vairāk ieguvis. Ziniet, kā ir? Es
es domāju, ka es pati ļoti daudz ieguvu šajā darbā. Jā. Es esmu ļoti priecīga un man vienmēr mulsina, ka cilvēks saka, viņš uz darbu iet kā uz katorgu. Es saku, tad tev vajag steidzīgi kaut ko mainīt, jo patiesībā, jā, es visu mūžu man bija iespēja iet uz darbu ar prieku. Paldies jums arī par to, tas ir redzams. Jā.